Esiet sveicināti NRA sarunās. Kārtējā saruna, kur nav intervētāja un intervējumā, bet ir saruna. Šoreiz būs par ierēdniecību, par birokrātiju un par mūsu birokrātijas veiktspēju. Šodien mans viesis ir valsts kancelējas vadītājs, kā es vienmēr saku, galvenais, augstākais ierēdnis valstī, Raivis Kronbergs. Sveiks, Raivi! Sveiki. Vienmēr es sāku sarunu lielākoties ar politiķiem, kurus prasu, kādu, lai iedod attēlu, fotofiksāciju, kāda ir politiskā situācija. Bet tevis nemocīšu, ierēģi ir apolitiski. Bet es gribētu saprast, ja mēs runājam par mūsu ierēdniecību, mēs esam redzējuši ģenēzi. Vismaz es savā dzīvē esmu redzējis ģenēzi, esmu redzējis arī valsts reformu ministrija bija, kur radīja Latvijas ierēdniecību. Bija lieli uzdevumi, lieli plāni, bija vīzija, kādai jābūt ierēdniecībai un tā tālāk. Bet pats galvenais jau ir galu galā ierēdniecības veiktspēja. Jo ierēdniecība, mēs labi saprotam, visi var, protams, lamāt birokrātus, bet bez kvalitatīvas ierēdniecības valsts strādāt nevar. To jau pierādīja ķīnieši 2500 gadu atpakaļ, kad viņi radīja ierēģņu institūtu. Kad ierēdnis ir tas, kurš darbina valsts. Vispārējie tā kā mēģina to visu ietekmēt, un tā, bet to valsts darbina ierēdni. Kāda ir mūsdienu Latvijas ierēdniecības veiktspēja? Nav vienkāršs jautājums, bet es teiktu, ka tā veiktspēja ir progresējoša. Valsts pārvalde ir ļoti mainījusies, jo bija daudz tādi faktori, ko varbūt negaidīja valsts un valsts pārvalde, un viņā vienkārši iemet. Mēs ļoti daudz runājam par digitalizāciju, par IT lietām, par lietām, ko mēs varētu nedarīt vai darīt mūsu vietā tehnoloģijas. Un tad uznāca Covid, kur bija ļauni, slikti, tā bija pandēmija, bet tas iedeva grūdienu valsts pārvaldē ļoti lielu. Un no tā arī tā attīstība vai tas uzrāviens un tā veiktspēja palielinājās. Tā kā es nezinu, man procentuāli jānovērtē, vai es nemāku to bildi uzzīmēt tā ļoti Tajā tīri. mirklī, kad tu sāc runāt par procentiem, tu man uzreiz uzvedi uz jautājumu, kurš būs? Jā. Bet pagaidīsim. Tomēr. Es pateikšu, kā kaut kāds ierīnas pilsonis. Tātad, kas atnāca ar pandēmiju? Ar pandēmiju tika ieviest attālinātais darbs. Ja nemaldos, tad, kad tu stājies amatā, bija diezgan liela prioritāte tomēr atpakaļ sadzīt cilvēkus darbā, lai viņi, kad tas attālinātais darbs ir īpaši, ja mēs runājam zemākas kvalifikācijas cilvēkiem, viņš īstenībā vairāk degradē nekā palielina veiktspēju. Cik procentu šobrīd, cik lielā mērā tomēr ir obligāti būt darbā cilvēkiem, kas strādā valsts aparātā? Tā kopumā es teiktu, ka lielākā daļa ir tie, kas strādā klātienē, jo tie ir tie, bez kuriem klātienē nevar iztikt. Tie ir vadītāji, tie ir tiešie pakalpojumu sniedzēji, kas strādā gan ar klientu, gan savstarpēji iestādes savā starpā attālināti. Ir tie saucamie projektu vadības līmeņa cilvēki, kas vienveidīgu darbu vai tehnisku vai tehnoloģisku darbu vai datu apstrādi veids, tiem ir lielākas iespējas darīt to attālināti, bet lai tas būtu līdzsvarā ar citiem darba veicējiem valsts pārvaldē, tad tas tiek balansēts, noteikts. Tas vidējais ir 2 līdz 3 dienas iespējas strādāt attālināti vai no mājām, bet tur arī viņš ir kombinētā veidā, jo ir dienas, ka tu pavadi ne vienkārši savā darbvietā, bet tu esi citās ministrijās vai citās iestādēs, bet tas nenozīmē, ka tu nepaveic to savu pamatdarbu arī pa starpai. Tu vienkārši atrodies citur. Un tās ministrijas vai iestādes, kas ir ar reģionālām struktūra vienībām, tiem ir vēl jau vairāk iespēja aizdoties uz vietas tur, pie cilvēkiem Nerīgā, veikt savu darbu vai tiešos pienākumus no citas darba vietas. Tas nozīmē, ka 2-3 dienas nedēļā var
kaut kur aizbraukt, tā teikt, uz objektu. Mums parasti uz objektu saka, ka ir piekdienās, bet tā Nu, tas nav. ir Tas ir objekta diena. atkarībā no tās iestādes vai resursu specifikas. Mūsu valsts kancelējā noteikts, ka 2 dienas ir iespējams pieteikt savu attālināto darbu vai darbu no mājām. Tā arī sistēmā tas izskatās, vai no biroja ēka vai mājiņa. Un cilvēki to lieliski izmanto, lai sabalansētu savas, varbūt, kaut kādas lietas, kas viņam ir jāizdara tieši. Jo arī šī pati pandēmija, ko mēs arī ļoti daudz sludinājām un teicām, kad cilvēki no reģioniem, no citām Latvijas pilsētām ir iespēja piedāvāt viņiem darbu konkrētā ministrijā vai iestādē. Tas nekas, kad pati iestāde atrodas varbūt Rīgā, bet viņi var strādāt no Daugavpils, Liepājas. Ir vēl ir tuvākas pilsētas, bet tur cilvēki izvēlās arī braukt un izmantot šo vilcienu, kas ir daudz efektīvāks kā ar mašīnu pārvietoties. Jā, bet, piemēram, no tāda pilsoņa viedokļa, vai tas, ka tie cilvēki tādu skaitu dienu, ja tādu apjomu strādā mājās, vai tas gadījumā nesamazina viņu pieejamību priekš iedzīvotājiem, jo te jau ir arī svarīgs kontakts ar cilvēkiem, vai tas neizolē briesmīgi ierēdniecību no sabiedrības, kur ir jāpārvalda? Es teiktu, ka tā attālinātā strādāšana vai nebūt kopā ar kolektīvu, ar kolēģiem un būt tajā jautājumu degpunktā, kas katru dienu mums krīt uz galvas, tas atsevišķina varbūt vairāk tos cilvēkus vai savstarpējo to jautājumu risināšanu. Bet te vienmēr mēs gribam ar kaut kādu aizliegumu tā kā uzspiest vai noteikt vai noregulēt. Bet, ja ir piedāvāts 2 vai 3 dienas, nav tā, ka viņas arī izsmeļ. Ziniet, kāda ir cilvēku daba, ja pasaka, ka 2 dienas, tad vienu tā droši ņem, to otru jau ar tādu bijību, izskatīsies, ka es esmu izsmēlis visu limitu savu. Tā kā iedot iespēju, un tad cilvēks jau tomēr pakārtojās, un viņš novērtē to, ko piedāvā tas darbdevējs. Mēs tev, zini, kā te ir tā, ka nevar visus viens pa vienu kārtu mest. Jo mēs esmu ierēdniecībā cilvēks, kas ir superkompetenti, reāli. Ja runājam par veiktspēju ar 110, 120% veiktspēju, kur tu vari apskaust tikai, ka tādi cilvēki strādā, bet ir arī gana daudz sastapt tādi, kur varbūt labāk, ka viņi vispār nestrādātu valsts pārvaldē, jo viņi tikai, tā viņa veiktspēja ir zem 50%. Un jautājums ir, vai šis attālinātais darbs pēc savas būtības šo neļauj noslēpt šo nespēju veikt, nevēlešanos veikt vai kaut kā savādāk. Mēs visu laiku cīnāmies par cilvēku resursu vai darba spēku rokām, netiekam ar darba apjomu galā. Te ir tas uzdevums tiem vadītājiem, gan augstākā līmeņa vadībai, iestādē, gan arī struktūra vienību vadībai saprast, kas tad ir tie cilvēki, ar ko viņš var atļauties strādāt. Varbūt attālināt, arī organizēt darbu, sazināties attālinātās platformās, vai kas ir tie cilvēki, kas viņam vajadzīgi uzreiz šeit par rokai un operatīvi sanāk kopā un risināt tos jautājumus. Tā ir tā darba dienas vai darba apjoma menedžēšana. Un tad, ja var atļauties cilvēki nestrādāt uz visiem 120 un strādāt mazāk un teikt, ka mums darba apjoms ir liels un mēs netiekam galā, tad ir jāskatās, kā to jaudu kāpināt. Jo tad, kad veidojat šo reformu, tas bija 90. kad bija šī valsts reforma ministrija un tika tā ierēdniecība būvēta, tur tā doma bija apmēram tāda, ka ierēdniecība ir tā kā praktiski uz mūžu, ka tu tā kā dienestā esi, ka tu esi ierēdnis, ka tajā valsts dienestā, un tad tu tur izdieni, tur teiksim, tā nav labs tā teikt referents, kurš negrib būt kancelijas vadītājs. Jā, bet dienestā, bet nesēdēt vienā amatā. Jā, tas jau dienas lai viņš tā ir plašāk. ekspertīze augtu. Jā, tāpēc jau arī normāli, ja viņi rotē arī no ministrijas, tas ir, lai kompetence savu un tā. Bet vai mēs nenonākam tomēr pie tā, ka modernie apstākļi prasa elastīgāku šo regulējumu, ka tas tomēr nav uz mūžu darbs, ka tas tomēr ir, jo mēs labi saprotam, ka
Un es pilnīgi piekrītu tam, ka valsts dienests, civildienests ir ļoti laba vieta, kur pasmelties stiprus cilvēkus, kuri ir kompetenti, kuriem ir labi Mhm. sakari, kuri var būt ļoti labi pievienotā vērtība kaut kādam biznesam, jo viņi to lietu pārzina labāk ļoti bieži vien no tāda valstiskā viedokļa. Savukārt šī aizsardzība, šī darba aizsardzība, viņa atkal no otras puses, viņa taisa šo negatīvo atlasu, tos labos atlasa, tos izceļ, un tos vājos viņiem nevar tikt vaļā, jo viņi taču zina visas tiesības, un viņi tā teikt dienu, un tad pēc šīs negatīvās atlases veidojās pēc tam rezultāts. Nevajag brīnīties, kad slikts karavīrs kļūst par sliktu ģenerāli. Nekad no slikta karavīra nebūs labs ģenerālis. Nu, tam lielajam kodolam, valsts pārvaldes vai civildienas kodolam noteikti ir jābūt mazākam. Viņš ir jāefektivizē, jāoptimizē. Šis ir Bet- ļoti svarīgs faktors. Jā, 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 jā. Kas ir tas kodols, ko tu Bet gribi tad optimizēt? tagad mums ļoti daudz ir šie projekta vadības lietas. Nu, mums ir kaut kāds liels notikums gaidāms valstī, pieņemsim prezidentūru, kas būs pēc pāris gadiem. Nu, jau tur atkal ir vajadzīgi šie cilvēki, eksperti, gan kas pārzina Eiropas Savienības lietas, gan pārzina valsts pārvaldes uzbūves visas lietas un struktūras. Nu, un šie cilvēki mums atkal būs jāatrod no mūsu vidus vai jāpieaicina, kas piedalījušies ir citās prezidentūrās. Latvijai šī būs otrā reize iespēja. Un es tos saucu par projektu cilvēkiem, bet viņi nekur nevarētu pazust, jo viņi ir atkal pielietojami citās lielās projektu darbības organizēšanai, kas no valsts pārvaldes puses ir. Un tās ir diezgan specifiskas, reglamentējošas zināšanas, kur šie cilvēki varētu staigāt. Nu, piemēram, ļoti bieži saka, kāpēc mums valstī jāuztur pašiem savā IT speciālisti. Mēs taču varam dot šo pakalpojumu tirgu. Nu, tādu pašu principu varētu būt šie valsts pārvaldes pārzinātāji, civildienas tīrēņi. To piekopa Eiropas Savienības institūcijas, ļoti bieži nāk uz aicinājumu. Pat vakar ir viens no Eiropas Savienības tiesas piedāvājums, kur aicina ekspertu strādāt Eiropas Savienības tiesā uz laiku, bet tur, protams, būs atlase sākumā jāpiesakās pēc šīm prasībām, kādas ir izvirzītas, un tad vēl notiek atlases konkurss. Un tad šis cilvēks aiziet dienestā uz Eiropas Savienības tiesu Luksemburgā 2 Un tad gadus. pēc tam? Bet viņš ir jāņem atpakaļ, tur ir tie nosacījumi. Tad te ir tas stāsts, cik valsts pārvalde vai cik katra iestāde ir gatava šādu savu noteikti labu speciālistu ar dotībām, zināšanām un talantu dot uz 2 gadi. Nu, tā vajadzētu arī iegriezt šo valsts pārvaldi uz visām lietām, jo nepavēlti mums ir izdevumi jāsamazina, tai pašā laikā ir lietas, kur izdevumi aug, vajadzīgi viņu audzēt, un tad ir šie kompetenci centri, par ko arī jau runā valdība, kad ir šie lietvedības sakoncentrēti, tad ir izskanējis arī varbūt ar iepirkumiem saistīts, tad ir šie digitālie kapacitātes centri, un tur šie cilvēki būs nepieciešami. Bet labi, es pieķeršos pie tā. Tu saki, ka jāsamazina ir tas kodols. Kas ir tas kodols, kas jāsamazina? Kas ir kodols vispār? Kodols ir katras iestādes, tas saucamais štatu saraksts vai apjoms. Nu, ja resorā optimizē vai likvidē kādu iestādi, tā funkcija jau nekur nepazūd. Nav jau tā, ka galīgi visa funkcija tiek nogriezta līdz saknei vai vairāk valsts to nepild. Jādod to ārpakalpojumā, tad jā, bet ja tā ir no valsts puses vēl jāuzrauga, tad bieži vien tā ir iestāde pārtop par departamentu. Nu, vai tiešām visas iestādes lieluma tos cilvēku skaits ir saglabājums? Noteikti, ka nē. Tātad daļai cilvēki ir jāsaprot, kur viņi tiek pārvietot vai kur viņi tiek norīkoti dienestā citā darbā, līdzīgā, līdzvērtīgā ar amatpienākumiem, kas ir veikti, vai viņam ir zināšanas, pieredze, vai arī apmācības, kas viņam ir nepieciešams. Bet tu atbalsti to dienas sistēmu, jo tomēr tāda biznesa pieeja, mēs noreorganizējam, samazinām, efektivizējam un atbrīvojam bišķi darbspēku brīvajam tirgum.
Nu, paskatoties citas Eiropas dalību valsts un arī OECD valstis, nu, visi civildienesti šajos dinamiskos vai trauksmēnajos laikos tomēr stiprina. Es dzirdu no kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem, ka viņi arī domā par civildienestu tāds, kāds ir mums nepolitiskais civildienests, jo, piemēram, šajās valstīs valsts sekretārs, iestāžu vadītāji vai pat valsts sekretāra vietnieki ir politiskie cilvēki. Un tad, ja mainās tur tā politiskā dienas kārtība ministrijā, arī mainās šie vadošie cilvēki. Tā kā viņi arī iet uz šo reformu. Ir, protams, vēl citas valsts, kas tikai veido to civildienestu. Nu, es teiktu, ka viņam ir jābūt, tas ir tas fundamentālais pamats, bet vai viņam jābūt ir tik lielam, nu, tas ir jāvērtē, jāpaskatās, kas tagad ar to birokrātiju, ko mēs tagad darām, jāņem nost tās funkcijas, jāizvērtē, kam tās funkcijas nodots. Es teiktu, ka tas arī nav akmenī iecirsts, ka, piemēram, tagad viena funkcija vai specifiska lieta, nozare būtu atdodama biznesa organizācijai, pieskatīšanai, regulēšanai, nekad nenonāks atpakaļ valsts uzraudzībā. Tā jau ir bijis gan ar šo mērniecības institūtu, gan ar maksātnespējas administratoriem, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā Tas jau nav slikti, ka viņi tas nav. staigā. Viņi Tur- bija tur kādreiz jau pie nav jābūt nozares, tad statiskai. vajadzēja viņus paņemt atpakaļ, sakārtot to vidi, nošķirt advokāta darbu no administratora darba. To arī izdarīja, ievies sistēmu, un līdz ar to tagad Tieslietu ministrija iet uz reformu, kur speciāli tam audzēta, veidota iestāde tiek transformēta atkal uz kaut ko citu. Jā, bet runājot par valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, nu, kas ir tā kā, es pieskaitu to pie kodola, tā kā nepolitiskā kodola, vai tomēr tā nav butaforija? Jo nu, mēs labi zinām, ka mainoties ministriem, nu, diezgan gadās, kad arī valsts sekretāri pamainās dēļ tā, ka nevar sadzīvot un politisko kaut kādu iemeslu dēļ. Vai tas nav tomēr tāds butaforisks stāsts par tēmu, kad ierēdniecība ir nepolitiska? Jo galu galā, tomēr, ja ilgi sēž ministrs, ja viņam ir izdevība sēdēt nevis vienu gadu, nevis divus, bet ilgāk, ka viņš tomēr pielasa sev politiski pieņemamāku valsts sekretāru, kur ļoti kur nevar teikt, ka viņš nav politiski teiksim, tā neitrāls. Tā nav butaforija. Jā, ministram ir jāspēj sastrādāties, jo tas ir viņam tas tiešais civildienesta ierēdnis, kam tālāk validēt šo politisko uzdevumu, politisko virzību, kādā iestāde iet. Bet tas savā laikā tika risināts, ka nostiprināti ir šie termiņi augstajiem amatiem. 5 gadi ar iespēju pagarināt vēl. Nu, nav tā, ka tikko apstiprināts jauns valsts sekretārs uzreiz mainoties valdībai vai ministram, tas valsts sekretārs arī tā kā pēkšņi neder. Ir jāpaiet kaut kāds laiks iestrādāšanās. Ja, protams, tas ir termiņš tuvojās beigām, tad ir tā iespēja vai vēlme to mainīt. Ja pagarina, nu, tad tas valsts sekretārs turpina nākamo savu termiņu. Bet te jau neiet runa tikai par valsts sekretāru. Te arī, ko mēs valsts kancelējā domājam, kad arī vajadzīgi ir valsts sekretāra vietnieki taisīt terminēti. Tāpat iestāžu vadītāji ir arī iestāžu vadītājiem būtu jābūt, lai tad tā saucamā vadības līmenis ir tāds, kad viņam ir terminēts laiks, terminēti uzdevumi, ir stratēģija, kas ir jāizpilda vai jāsasniedz vēlamie rezultāti. Un tad tā civildienesta tā kustība arī varbūt vairāk notiktu arī tai vadības līmenī, un līdz ar to arī pati iestāde un ministrija būtu kustīga. Vai būtu vajadzīgs ieviest rotāciju, obligātu rotāciju? Tu nosēdi 5 gadus valsts sekretāra amatā, piemēram, vienā ministrijā, tev pēc 5 gadiem obligāti jāmat. Nu, tā kā lai visi zina, ka pēc 5 gadiem tev jāiet uz citu, un tagad tad tiek rotēti valsts sekretāri, lai viņi vismaz rada bišķi plašāk un lai veidojas kaut kāda normālāka sadarbība starp resoriem. Tas tagad ir iestrādāts, kad ir 5 gadi, un pēc tam vēl viens termiņš ir iespējams, un tad
Tā Viņš noteikti termiņu. rotācija iespējama, bet ja cilvēks saprot, ka viņš grib kaut ko mainīt, jā, tam ir jāiestrādājas, jo bieži vien nav, kur šo cilvēku, tā kā piedāvāt rotēt. Ne, bet tur jau arī citā Tāpēc vietā, ļoti daudz apmaiņu reizes vietā. izvēlās, kad ir konkursi uz amatiem, un cilvēki vienkārši sāk jau laicīgi pieteikties uz šiem amatiem caur konkursu. Tam ir jāiestrādājas, uz to mēs strādājam jaunajā civildienesta vai cilvēku resursu tajā attīstības koncepcijā, arī sistēma tiek radīta tam, kurā arī pretī ir tavi strateģiskie vai uzdevumi mērķi būs jāizpilda, un tie nebūs jāpilda tā, ka nākamā gadā mēs par tiem runājam, bet jau savā darbības laikā vai gada laikā tādā dzīvākā procesā tas notiks. Tā būtu tā jaunā koncepcija, uz ko mēs ejam un ko mēs gribētu Kad to mēs tur aiziesim? civildienestu. Kad mēs tur aiziesim? Mums vēlēšanas 28. vai 29. gads bija gala termiņš, bet šī cilvēku resursu attīstības sistēma ir jāpabeidz šogad. Un tad 29. gads, tad viņi ieviesīs. Nē, tas ir vispār viss civildienesta lielā reformas koncepcija. Jo pie civildienesta mēs arī gribētu, kad mēs pašvaldības šos amatus pievilktu klāt. Tas nozīmē, ka departamenta vadītājs no domas var nonākt Jā, ir vieglāk vietā, jo viņš tā kā varētu vienkāršāk, arī šiem amatiem ceļot. Jā. Okay. Kādas iespējas ir? Tagad mums ir šobrīd priekšvēlēšana gads, un sāk veidoties sajūta, ka valsts pārvalde sāk sasalt, jo ir politiskā kampaņa, un ļoti bieži ir, mēs zinām, ir tā situācija, tad jāpagaida. Tāpat viņi mainīsies, nav ko tur baigi saspringt. Pagaidīsim uz vēju, bet tas ir milzīgs termiņš un īstenībā pazaudēts laiks. Kā to var izbēgt šādu situāciju, kad ir šie sasalšana, uz katrām vēlēšanām sasalšana, kur ir īsāku laiku pirms vēlēšanām, 3 mēneši pirms vēlēšanām, ir skaidrs, ka viss sasals, tur viss nodarbojas ar kampaņu, nevienam nav vaļas nodarboties reāli ar valsts jautājumiem, bet tagad, piemēram, ir 8 mēneši līdz vēlēšanām, un mēs jau jūtam, kad sākās sasalums dēļ kampaņas. Kā to var atrisināt? Es nezinu, par kādu sasalumu iet runa. Politekonomisko, ierēdniecisko, jebkura veida sasalumu, jo taču nevar ņemt riskus, neko nevar reformēt, neko nevar mainīt. Tas var iegriezties slikti. Man liekas, ka tas bija kādreiz, jo mums ir ļoti daudz tiešām pieteikts vienlaicīgas reformas saistībā arī ar birokrātijas mazināšanu, katru gadu ar izdevumu samazināšanu. Tie izdevumi, kas bija jāatrod, jāsamazina, jānovirza drošībai, aizsardzībai, izglītībai. Tie turpinās arī mums šogad. Samazina izdevumus. Jā, reāli samazina izdevumus. Tas nozīmē, ka tu kā valsts kancelēs vadītājs, cilvēks, kurš redz visu pārredz, tad stāsti, kad politiķi būs vāks un būs jāceļ nodokļi, ka tu jūti, ka var samazināt tā kārtīgi izdevumus, kad nodokļi nebūs spiediens. Un šīs reformas jau turpinās, viņas neapstājās, tāpēc nevarētu būt arī kaut kāds sasalums, lai kaut ko tagad nobremzētu vai neizdarītu līdz galam. Neizdarīt, neviens jau nebremzē. Tu jau vari darīt ar dažādu ātrumu. Tas un iniciatīvas, man liekas, ka netrūkst vēlēšanu gadā. Tās arī ļoti daudz mums ir. Iniciatīva bagāti cilvēki dažkārt ir diezgan kaitīgi sistēmai. Tu pieminēji par tiem 25%. Vēlēšana gados parasti process ātrāk notiek, ātrāk tiek pieņemt lēmumu. Bet kurā virzienā? Tajos jautājumos, kas ir jārisina. Tāpēc arī ļoti daudz izmanto šo vēlēšanu gadu vai vēlēšanas gatavošanās laiku, gan organizācijas vēršās pie politiķiem, lai panāktu tās savus vēlamās izmaiņas, kas varbūt 2-3 gadus pirms tam nekustējās. Labi, tad tu prognozē, kurējās lietas pakustēsies šogad uz priekšu? Kam netraucēs vēlēšanu kampaņa? Es domāju, saistībā ar izglītības jautājumiem, ko arī valdība ir teikusi, ka tā ir nākamais, kas ir jāsakārto saistībā ar ģimenēm un bērniem. Tas jā, to tur dos naudu. Nevis, ka dos, bet ka tie jautājumi ir pieteikti, uzsākti, bet tiem arī notiks lielāka kustība.
Tikai šie 2 jautājumi. Nu, viņi nav mazi, tie skar mūsu visus, Nu, visu izglītība sabiedrības, jau izglītība, locekļus. tas ir jau Visiem, bija kam visu ir laiku bērni. runā par skolas slēgšanu. Tad kurš tas slēgs skolu pirms vēlēšanām? Nu, slēdz, ka mums visu laiku ir paziņojumi, kur kaut kas ir arī optimizēts saistībā gan uz izdevumu samazināšanu, gan arī uz resursu nepietiekamību, uz bērnu nepietiekamību skolās. Pa procentiem. Tu pats aizskāri momentu par procentiem. Tātad mēs atceramies 4x4 plānu, un tur bija birokrātijas samazināšana par 25%. Es pieņemu, ka premjerministra konsultējās ar valsts kancelēs vadītāju, kad ielika 4x4 plānā 25% samazinājums, ka tu varētu varbūt tā kā ilustrēt, ja tu zini, no kā tie 25% tiek rēķināti. Kur mums samazināsies birokrātija par 25%? 25% bija paņemts no Eiropā definētā apmērā, kad Eiropas Savienība arī ir sapratusi, ka ir jāmazina šie administratīvais sloks, ko pieņem Eiropas līmenī. To viņi arī dara veiksmīgi. Ļoti daudz direktīvas un regulējums arī tiek atcelti. Atlaisti, pagarināti garākos termiņos izpilde, nevis tik saspringti vai, kā teikt, tāds šoks uztaisīts. Tas pats saistībā ar zaļo kursu un klimata mērķiem. Viņi nav atcelti, bet viņi ir pagarināti laikā. Un 25% tā arī noteikti radās. Bet es teiktu, ka ja tas viss mehānisms, kas jau ir izdarīts, ko mēs vēl plānojam darīt un noteikti izdarīsim ne to vien, tiks samazināts vairāk. Arī šodien Saeimā runāja. Jā, mums jau bija viena pakotne par mazāku būvniecības procesu atvieglošanu un tā tālāk. Neredzam efektu, bet tie visi grozījumi spēkā stājušies vai no 1. decembra, vai no 1. janvāra. Nevar būt vēl, kad tikpat liels apjoms, kādu nomērīja, piemēram, gada griezumā pirms tam, kad šo jautājumu pacēla, ir noticis jau tagad pirmajos 2 mēnešos. Rēķinamies, ka arī ir ziema, neviens neko tagad nedara, ne tās siltumnīcas, ne tās mazākas būvē, neko. Sagaidām pavasaru, vasaru, un tad paskatīsimies, un varēsim aprēķināt, jo, ja tur uz vienu to procesu sarēķināja vairākus tūkstošus, gan monumentārā ciparā, gan cilvēku stundās un visā pārējā, tad noteikti tas būs liels iegūms. Vienkārši visi, piesakot savu lielo problēmu, grib rezultātu uzreiz rīt, ka tas izmainīsies. Līdzīgi šodien Saeimā izskanēja jautājums, cik gadus ir runāts par to, vai visi jautājumi, un tad tur tādus smieklīgākos piesauc, ir jāskata ministru kabinetā, vai tiešām viņiem visiem ministriem, kas ir ap galdu, spēj šādus noteikumus tā kā iedziļināties, izprast, bet viņi tiek saskaņoti, pieņemti un tā tālāk. Jā, valdība pagājušajā gada novembrī pieņēma lēmumu, esam gatavi šādus jautājumus lēmumu pieņemšanā dot ministram, ministrijai vai konkrētai iestādē, kādai šī ir radīta, bet arī nenotiek tik ātri. Pirmais taustāmais būs šīs centrāži iestāžu organizāciju, jo tur mēs likuma deleģējumu veicām pagājušā gada nogalē. Bet mēs esam ļoti veiksmīgi visos likumos ielikuši ļoti sakrāls vārdus, ka tālāk pie cenošanas vai cenrāža izstrādes deleģējums ir veikts ministru kabinetam. Un tātad, ja ir ministru kabinetam, tur nav pateikts konkrētai ministrijai vai konkrētai iestādei. Un šis deleģējums ir jāgroza. Citādi mēs pārkāpjam šo normatīvo regulējumu, hierarkisko un saucam visu pārējo. Bet mēs iesim tādos viļņos vai pakās, kas ir tas primārais bija šie cenrāži. Tad noteikti būs vēl kaut kādi jautājumu bloki, ko mēs tad ar vienu vilkmi kaut kādu grozījumu, kur veicam šai deleģējumā,
izdarām vairākas lietas un atslogosim ministru kabinetu. Kāds tur būs efekts? Efekts būs tas, ka nebūs tik daudz dokumentu, ko ministrijām būs jāskaņo, iesaistīto tai pašai valsts kancelei, un tāpat tās ministru kabineta sēdēs nebūs tādi jautājumi jāliek darba kārtībā, varēs vairāk veltīt laiku tiem Diskutēt ministru vairāk. kabineta līmeņa Politiskiem jautājumiem varēs diskutēt Par vairāk. politiskiem. Jā, tad tie būs tie 25% mazāk birokrātijas. Ministri būs Ziniet, atbrīvoti es plašāk. nosauku, kad es dodu vairāk par 25, un tad atkal būs ažiotāža ar procentiem. Bet varēs sasniegt. Varēs sasniegt Jā. 25%, būs kā Jā. līdz. Un birokratija samazināsies, birokratizācija. Nu, ja galvenais jau uzdevums arī ar vienu roku mazina, lai neradītu jaunu, un tas ir tas izaicinošākais, kam mēs arī tagad kā valsts kancelei sekojam līdzi. Ļoti daudz ieguldamies arī šo normatīvo aktu skaņošanā un tieši sekošanai līdzi uz to birokrātijas vai administratīvā sloga aprēķināšanu, kur viņa aug un kur viņa mazinās. Jo tāds zināms paraugs, tas, kas man patīk, piemēram, ja salīdzina, Teksas, liels štāts, pasaules 5. lielākā ekonomika, Teksas štāts. Viņiem parlaments arī, tāpat kā mums ir parlaments, viņiem ir parlaments. Bet tieši, lai birokratizāciju mazinātu, viņš sanāk reizi 2 gados uz sesiju. Tad tiek pieņemt lēmumi. Un tā doma ir tāda, ja 2 gadi bijis aktuāls jautājums, viņš spēja būt aktuāls 2 gadus līdz sesijai, tas nozīmē, ka viņš ir aktuāls un likumdevējiem ir tam jāpievēršās. Ja viņš nav aktuāls, viņš pats kaut kur nogrimst, un tas nozīmē, ka pa viņu nevajag ar viņu nodarboties. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Nevienam tas nekādas problēmas nerada, kas rada tādu stabilitātes sistēmas un prognozējumību. Savukārt, es neatceros, tikko bija publikācija, kur tika nosaukts, kādu apjomu lēmumu mūsu parlaments pieņem. Un, ja tā padomā, viņš jau nevar nepieņemt, jo viņam jau katru ceturtdienu tur jāsanāk, un viņi nevar nepieņemt. Es atceros, kā bija kungstēšana kaut kādu laiku atpakaļ, ka parlaments sanāca ceturtdienās, un kaut kādos 11. jau beidza darbu, jo nav lēmums, ko pieņemt. Es neatceros, kāpēc tas bija tā, bet vien brīdi tāda situācija bija. Vai nav tā, ka tieši institucionāli, ka tā problēma ir tāda, ka mums ir saražotas institūcijas, darba grupas, kuru mērvienība ir pieņemt lēmumu, pieņemt kaut kādus regulējumus. Un nevar būt, un netiek atbalstīts, ka lēmums ir, ka varbūt nevajag aiztikt to jautājumu. Tas varētu tā būt, tāpēc arī mūsu šajā birokrātijas grupā bieži vien pieteiktie jautājumi gan no iedzīvotājiem, gan no uzņēmējiem, gan no organizācijām, varbūt arī kāda ministrija ir iesūtījusi anonīmi. Bieži vien mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tur nav normatīvā regulējuma, tur vienkārši prakses maiņa, bet viņš ir tā uzstādīts vai iedibināts, kad cilvēkam no malas vai šī pakalpojuma saņēmējam liekas, ka tas ir regulējuma vaina, vai arī piesauc to, ka tā mums regulējums prasa vai tam līdzīgi. Tagad šķetinot šos daudzos piemērus, vismaz, ja mēs mēnesī gribam 10 atrisināt, kur ir regulējums, tad es teiktu, tikpat daudz ir prakses maiņa. Tas pats ir iepirkumos, ir nepieciešama bieži vien prakses maiņa. Tas pats ir pie kaut kādas zināmas atļauju pieprasīšanas izsniegšanas vai dokumentu pieprasīšanas un tā tālāk. Kur valsts iestāde savā starpā var ar informāciju apmainīties starp reģistriem. Arī šī gada pārskatu datu iegūšana kādreiz bija jāsniedz gan statistikas pārvaldei, gan valsts ieņēmuma dienestam un iespējams arī kaut kas uzņēmuma reģistram. Tagad tas nav vairs jāsniedz, iestādes savā starpā ar datiem spēja apmainīties un vienotrai nodot šo informāciju. Līdzīgi ir arī iepirkumos vai saucamajos elektroniskos iepirkumos. Ja vienreiz jau ir izziņa prasīta, un šis uzņēmējs vai tas, kas piedāvā šajos katalogos šo preci vai pakalpojumu, vai vienmēr vajag viņam prasīt to izziņu, jo tāpat to parādu var uzzināt no vida, gan arī šo, vai viņam ir šī tirgošanas vai pakalpojumu sniegšanas atļauja.
Bet tas ir, tas jau nav jautājums par kaut kādu. Tā problēma ir tāda, ka vismaz mana sajūta ir, ka Bet mēs viņus ierēdniecība prasām. Nu kā mēs viņus prasām, vēl ir jāpiešuj, jāsaskaita tās jāpiešķir, šis piešķirtās ir lapas pareizais un tā vārds, tālāk. jāpiešķir, viss Nu, ir. bet tās ir prakses maiņas, tur jau nav tāpēc uzreiz regulējums, bet bieži vien tā ir tā sistēmu problēma. sadarbības maiņas. Mana pārliecība, ka ierēdniecība ir arī spogulis sabiedrības. Ierēģi nenolaižās no Marsa vai no Mēnesa, un ja mums ir sabiedrība normatīviska, tad nevajag brīnīties, ka ierēdniecība ir normatīviska. Tur es pilnīgi piekrītu, ka ļoti bieži neko nevajag aiztikt, tikai drusku paskaties savādāk uz to lietu, jo mums ļoti daudz labu likumu, bet jebkuru labu lietu jau var sakropļot, kā ienāk prātā. Un prakses maiņa ir ļoti bieži daudz labāka nekā atkal jauna normatīvā kaut kāda akta radīšana, jeb esošā grozīšana. Ja būsim reāli grozīšanas procesā, tad nekad nezini, ar ko tā grozīšana beigsies galā. Ja tev galā tas izpildītājs ir gana samaitāts, lai arī šo praksi padarītu neciešamu klientam. Bet mēs kā sabiedrība, kā sabiedrības pārstāvi valsts iedzīvotāji, man liekas, esam ļoti neapmierināti paši par sevi ar procesiem vai ar to, ka kādam kaut kas tev ir jāprasa, jāiesniedz, jādod. Tās pašas attīstītās Eiropas valstis, viņiem tik ļoti daudz dokumentu vēl tiek ražoti. Viņi saviem iedzīvotājiem, ja kaut ko gribi nokārtot valsts iestādē vai saņemt kādu, atļauju, kas ir no valsts reģistriem vai informāciju, tur, kur nav tas elektroniski, viņi tiešām prasa šo informāciju. Lai šo pakalpojumu saņemtu, viņi ir nostādījuši, ka šo pakalpojumu vai akceptu tu dabūsi pēc 3, pēc 5 vai cik dienām. Mēs visu gribam to līt un uzreiz. Un tas ir normāli. Tā mēs arī esam pieradinājuši, jo tie elektroniskās procedūras vai elektroniski pieprasot informāciju, mēs arī viņu varam dabūt diennakts laikā. Mums sistēma iedod gan paziņojumu, gan uzģenerē šo administratīvo aktu pozitīvo, jo tur nav bijusi nekādas problēmas vai kaut kādas sarkanās lampiņas sistēmā, kad šeit būs jāpaprasa vēl kaut kas. Un tāpēc mēs arī tādā speed of light režīmā dzīvojam. Nē, tur jau tā viena no problēmām, ka mēs ļoti labi, es negribu kritizēt, mums ļoti daudz saskāries ar e-pakalpojumiem citās valstīs, kur mēs esam gaismas gadu priekšā. Bet tā problēma ir, kad tev ir 90% iet, visi gludi. Bet ja tev iedegās tā sarkanā lampiņa, tad tu saproti, tad sākās jau milzīgas problēmas, tad ir problēma, jo tad tev jāsāk risināt, un tur tev, protams, ieskatīsies un izpētīs tev no iekšas un no āršas, lai izslēgtu to sarkano lampiņu, jo taču sarkanā lampiņa ir iedegusies. Bet es ļoti daudz pēdējā gada laikā dzirdu labas atsauksmes par uzņēmumu reģistru, par valsts ieņēmumu dienestu. Arī tur, kur ir ieslēgušās sarkanās lampiņas, jā, tās vēstules vai tie paziņojumi varbūt nav tādi pozitīvi uzrakstīti, tur aicinājuma formā, tur ir varbūt tā strikti ar likumiem, pantiem citēti, bet kāpēc es dzirdu par šīm iestādēm vai īpaši par valsts ieņēmumu dienestu pozitīvas atsauksmes, saskaroties ar kādu pakalpojumu vai kur man pazīstami cilvēki strādā, viņi saka, jā, man atnāca šausmīga vēstule, bet es sazvanījos, laipni man atbildēja, izstāstīja, kas tajā vēstulē bija rakstīts, domāts. Es to visu izdarīju, un man vēl iedeva grafiku, kā es varēju nodokli samaksāt lēnāk, jo man bija pienākusi tāda situācija. Tā kā tas arī, man liekas, ir pozitīvi, kad mēs jau spējam šo pakalpojumu sniegt cilvēcīgi. Dienas tur ir gaužām vienkārši pamēģiniet kādā citā valstī aizpildīt ienākumu deklarāciju, salīdzinājumā Latviju. Un tad tu uzreiz saprati, kas strādā, kas nestrādā. Mums tā sistēma, ka to 3 klikšķiem aizpildi, nevis tev vajag konsultantu, tev vajag kādu, kas vispār saprot, ko pildīt, un tad tu aizpildi ienākumu deklarāciju, kur sastāv no 58, 65 lapām,
kuru tu iesniedz. Un tas ir pilnīgi cits stāsts. Tur vienkārši cilvēki sūdzās tie, kas līdz galam nesaprot, kā tas strādā. Bet tieši tādēļ, kad mēs redzam, ka ir institūcijas tās, kuras tu nosauc, tur vēl var pieskaitīt CSDD, kur tā lieta Valsts sociālā strādā. apdrošināšana. Bet cik liela, un šīs institūcijas, cik es zinu, viņas arī mēra apmierinātību, klienta apmierinātību. Bet jautājums, cik lielā mērā, tagad saka, ka šogad tiks pabeigta kaut kāda reforma, ka mums tiks upgradeot ierēdniecība. Cik lielā mērā nākotnē, mēs skatāmies ar nākošo gadu, ja viņš šogad tiek pabeigts, būs tajā visā novērtēšanā kvalitātes civildienas darbības klienta apmierinātība? Cik viņa būs integrāla tajā, kad šiem cilvēkiem ir jādomā arī par klientu? Klienta apmierinātība ir nepārtraukti jāmēra. Viņi tiek mērīti? Ir iestādes, kas to dara ar zināmu regularitāti, jo viņi arī līdz ar to ir moderni un viņu sistēmas to pieprasa, vai viņi grib arī zināt pēc šiem ieguldījumiem sistēmās, vai tas ir attaisnojies. Tiem, kas ir tādi vairāk no papīra darba pāriet un tajā ceļa sākumā viņi, protams, mazāk mēra, jo tad tev arī klātienē šīs aptaujas jādabū, bet man liekas, pēc katra valsts pārvaldes pakalpojumu izmantošanas elektroniski ir atnācis pēc tam links, aicinām novērtēt mūsu darbu un tam līdzīgi, vai arī ieejot klātienē ir šī poga, kur ir smaitiņš, mazāk smaitiņš un bēdīgs seja. Tā kā mēra, noteikti ir, kuras neko nemēra. Noteikti ir jāmēra un tam jāpievērš uzmanības arī, tā kā ministrijai, kur ir virsuzraugs par savām reģionālām vai pakalpojumu sniedzēju iestādēm, jo ministrija politikas veidotājs, ka tas būtu viens no saucamiem KPI-iem jāliek iekšā uz iestādi vai pie politikas veidošanas kritērijiem arī, ka tas ir obligāts mērāmais rezultāts. Kādreiz bija tā doma, ka pārvaldē jābūt tādēļ, ka tas standartizē pakalpojumu, tas padara to pakalpojumu tādu kaut kādu vienotu visā valstī, nevis, ka atkarīgs no tā, pie kura tu ierēģņa tiksi, būs pie labā tiksi, tev būs viena situācija, pie sliktā ierēģņa tev būs cita situācija, tas elektroniskais, bet jautājums, vai šis tiek vēl joprojām veicināts, kad ir jābūt visiem valsts pakalpojumiem pieejamiem elektroniski. Viņš ir viņš ir kā viens no, kad ja tu ievies informācijas sistēmu, tad viņam jābūt arī ir elektroniskam pakalpojumam. Ja tu neievies? Bet mums ir jāatcerās, tu vari neieviest un viss ir baigi labi. Tev viss šīs mokas atkrāmējās. Ļoti grūti, tad kura tāda informācijas sistēma pēc citu informācijas datiem vai savietojamības? Pakalpojums. Valsts pakalpojums, kur tu vienkārši neelektronizē tieši tādu. Nosauc lūdzu vienu valsts pakalpojumu, kas nav elektroniski pieejams. Nē, jautājums ir par kvalitāti. Kāds, jo nākot, ejot pie nobeiguma, es vienkārši atceros no prakses. Tas bija daudz gadus atpakaļ, kur man vien ļoti augsts līmeņa ierēdni teica, kā mēs esam ieviesuši pirmā līmeņa elektroniskās pakalpojumus. Un es tad uzdevu jautājumu, kas ir pirmā līmeņa elektroniskais pakalpojums? Kā mēs esam uztaisījuši mājaslapu. Tas noteikti bija pirms 7 gadiem. Kādu laiciņu atpakaļ. Es ļoti gribētu, lai tā tas vairāk nebūtu, un es ceru, ka tā tas arī nebūs pēc šīm pārmaiņām, kuras tiks šogad, es saprotu, pielemts, neskatoties uz vēlēšanām. Kas, starp citu, to reformu pielemts? Kuru? Tu teici, ka līdz gada beigām. Civildienas, cilvēku resursi, viņi jau ir pielēmta, viņa tiek taisīta par Eiropas fondas līdzekļiem. Tas ir viena sadaļa jau no tā, ko dara valsts kasa saistībā ar šo grāmatvedības cilvēku resursu centralizāciju. Tad ir valsts administrācijas skola ar apmācību programmu vai kompetenču vērtēšanas jautājumiem, un tad valsts kancelēja pievienosies arī ar šo cilvēku resursu un civil dienesta to attīstības programmu, kur mums visiem sistēmā būs pieejami dati, kur cilvēks ir
apmācīts, kāda programma viņš ir izvēlējies, iespējams, arī kaut ko papildus, lai to pēc tam izmantot arī pie šīs karjeras izveides vai saucamās rotācijas. Mēs viņu tagad gribam saukt par mobilizāciju, jo rotācija bija ar tādu negatīvu pieskaņu. Tā kā Aizmobilizē kaut ko. uz mobilizācijas stāstu, jā, kad piedāvāts cilvēkam pēc tādas izglītības prasībām, kompetencēm tiek piedāvāts amats tur un tur un tur. Super. Nu, es ceru, ka viss izdosies. Nu, jācer, ka tas, ko tu sākumā teici, ka mūsu kvalitāte aug, ka viņi turpinās augt. Ciemos bija Raivs Krombergs, valsts galvenais ierēdnis. Paldies par sarunu. Paldies!